Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Lai Dievs svētī cienījamie radioklausītāji, nedēļa atkal ir aizteigusies, un Dieva žēlastības dienu varam būt kopā raidījumā Aktuāla diskusija pie mikrofona Tālvalds Tālbergs. Un šī būs tāda interesanta diskusija, interesants raidījums, tāpēc, ka tas būs divās daļās. Un pirmajā daļā mēs atbildēsim uz jūsu jautājumiem, un otrajā raidījuma daļā mums būs ļoti interesanta intervija, par ko es pastāstīšu pirmās daļas noslēgumā. Sveicam studijā teoloģijas doktoru un misionāru Jurdu Doveiko un Latvijas Vasarsvētku draugu apvienības goda bīskapu Jāni Ozoliņkeviču. Sveicināti! Jūs jau esat lasījuši jautājumus. Katrā ziņā ļoti liels paldies jums, mīļie radioklausītāji un skatītāji, par jūsu jautājumiem. Es redzu, atkal man ir 4 lapspuses A4 formātā. Tas ir brīnišķīgi. Ilmār kungs mums jautā šādi. Kas ir dzīvības traumas Latvijā? Vai šī kalpošana ir balstīta uz Bībeles principiem? Kas ir šīs kalpošanas pamatlicējs? Lai Dievs jūs svētī. Klausītājs Ilmārs. Šeit, es domāju, ir informācija pieejama katram, kas to vēlas zināt. Tad es to vienkārši uzzināju arī kaut vai no interneta dzīvības traumas LV. Un tur ir tas, ko ļaudis ir vēlējušies par sevi pateikt, tas ir ļoti skaidri pateikts. Te ir par mums, ieskats vēsturē, raksti, grāmatas, ikonas un tā ļoti vienkāršiem vārdiem pateikts, ka tie, kas vēlās iegūt kādu dziedināšanu, vairāk varbūt iekšējo dziedināšanu, tur no ievainojumiem, no emocijām, no kaut kādas seksualitātes, kādām pārmērībām, ja, tad viņiem tiek piedāvāta šīs programmas vai programma, tā es saprotu. Tā ir sava veida atbrīvošanas kalpošana, kā viņi paši to saka. Jā. Tā viņi neliek īpaši uzsvaru uz atbrīvošanu, vairāk uz dziedināšanu, cik var redzēt. Un tas ir iesākums, kā viņi te raksta ieskats vēsturē, saistās ar EFATU, tā ir katoļu harizmātiskā kustība. Jā, tad, varbūt tas nav viens un tas pats, bet ciešā saistībā ar to. Un tā viņi ir sākuši, un tur ir zināmas autoritātes pieminētas, arī gan harizmātiskās, gan katoļu harizmātiskās autoritātes, un tā, acīm redzot, viņi arī pastāv. Teiksim, dziļa analīze par šo kustību es neesmu izdarījis. Bet atbildot uz jautājumu, vai šī kalpošana ir balstīta uz Bībeles principiem? Ko tu saki? Tu esi iepazīstināts. Tik cik šeit ir rakstīts, tik cik šeit tajās lapās ir rakstīts, te nevar teikt ne jā, ne melns, ne balts. Tas ir iespējams. Bet ir tai pašā laikā redzams, ka te ir arī ikonas piedāvātas. Piemēram, viena ikona te ir izlikta un grāmatas, kas te ir daļa, ir parastās harizmātiskās, tad arī ir kaut kādas ļoti specifiskas katoļu grāmatas. Tā kā laikam ir miksēts, tātad viss ir kaut kā sajaukts kopā. Grūti pateikt. Tas jau ir mūsu laikmeta rakstura tāda īpašība. Viss ir tāds kaut kur samiksēts. Jā, bija, man liekas, ka viens raidījums arī kaut kad pirms gadiem, kādiem 4, 5, vai tik nebija arī šeit, kur tu uzstādīji jautājumu par vienu praksi, ko viņi veids, viņi iet tā kā cauri tavai vēsturē, jeb tavai individuālai garīgai vēsturē, pat no zīdaiņa, pat ne no zīdaiņa, pat no ieņemšanas laika, ja, tur no embrija kaut kādu periodu. Bet tāda dvēseles trauma ir radusies. Jā, pat caur to, ka tas gars ir dzīves tam bērniņam, un tad visi tie vārdi, kas ir dzirdēti, vai kaut kādi nosodījumi, kas ir bijuši, tad ejot cauri, jā, tad tas cilvēks arī kaut kā reaģē, un iespējams tad tiek viņam
panākt kaut kādu dziedināšanu šajā embryo līmenī pat. Kaut gan viņam jau varbūt ir 60, 70. Pilnīgi vienalga, jā, tas nav no vecuma atkarīgs, jo tie ievainojumi tur esot, un ja tur ir tie ievainojumi, tad tā garīgā attīstība ir traumēta un traucēta, un kamēr to visu neizņem ārā, tad tur attiecīgi ir problēmas, un es atceros toreiz, tu jautāji pēc bibliskā pamatojuma, jā, tieši skaidra, un viņš arī nenāca īpaši, jā, tur, jo nav jau tādas prakses ir grūti svētajos rakstos redzēt, varbūt ir kaut kas atvasināts, ja kaut kas kāds uz to pusi kaut ko mēģina atrast, vai tādā tiešā veidā iedziļināšanās pagātnē un tās pagātnes tāda, kā saka, šķīstīšana ir vairāk, es teiktu, tāda harizmātiskā tradīcija, ko viņi ir pārņēmuši no vēl kāda, un tad tajā laikam arī viņi stāv. Tas ir ļoti bēdīgi. Iedziļināšanās pagātnē. Apostols Pāvils saka, es aizmirstu to, kas ir aizmugurē, bet tiecos uz priekšu. Tas nozīmē, tad, kad es nāku pie Dieva, es izsūdzu grēkus, Dievs man piedod. Jēzus teica par piedzimšanu no augšienes. Tātad, ja es piedzimstu no augšienes, es esmu Dieva bērns. Visas traumas, viss tas ir likvidēts, šķīstīts un mazgāts Jēzus Kristus asinīs. Es nekur nevaru atrast to, ko mēs te dzirdējām, jo mēs neredzam Dieva vārdā. Bībelē rakstīts ļoti vienkārši, izsūdziet savus grēkus, tad zināmus grēkus, izsūdziet savus grēkus, un tad Jēzus asins šķīsīs no visiem grēkiem. Cilvēki, kuri ar šo nodarbojās, viņi ir aizņemti ar pagātni, un viņi aizmirst savu tagadni. Diemžēl daudzi no viņiem, es negribu teikt visi. Nu jā, paldies jums par skaidrojumu. Jā, pēc kāda laika būs mums gatava arī jaunā Latvijas Kristīgā radio televīzijas mājaslapa, kurā arī mēs tad būsim sagrupējuši un salikuši pa jautājumiem konkrēti, un arī šis raidījums noteikti, kas bija 4 gadus atpakaļ, ko tev perfekta atmiņa apbrīnojam, noteikti arī būs pieejams. Un, nu jā, ļoti bieži tas tā notiek, ka jau ir labas tās domas un savā veidā farizēji un raksturmācītāji arī balstījās uz ko? Uz tradīcijām, jā. Uz tradīcijām un uz dieva noliktajiem likumiem, bet pielika vēl 613 klāt. Un mūsdienās tā tendence ir, man jāsaka, ir, ko lai dara kristīgie psihologi un psihoterapeiti, un ko lai Jāna ar viņiem dara. Viņiem ir jānošēlo grēki. Jā, bet kur ir pieprasījums, tur ir piedāvājums. Ir, un tā vajadzība pēc tādas, kaut kādas iekšējas dziedināšanas ļoti liela. Pieprasījumu rada piedāvājums arī. Tu tā saki. Ne tā? Ir tā, mīļie. Abām pusēm. Paskatīsimies. Pagaidi. Izņemsim ārā no mājaslapām visu pornogrāfiju. Internet tīklu iztīrīsim vienā dienā ārā. Pazudīs. Un pazudīs interese. Pazudīs. Jā, pazudīs. Man cits teiks, nepazudīs. Jā, labi, viņš meklēs kaut kur citur. Bet ja tev piedāvā nepārtraukt kaut kādu, tad tu to putru ēdi. Viss vienalga, vai tā ir internet formā, vai tā ir grāmatas formā, vai tas ir dakteru formā. Lūdzu, nepārprotiet, bet es neesmu pret dakteriem. Ir vajadzīgi, citreiz ir vajadzīgs ir tev kāda palīdzība, bet ne jau šādā veidā, kad tagad, Jāni, vai tu bērnībā neredzēji kādu lielu zirnēklu? Un tev palika laikam bail no viņa. Es pat tagad esmu redzējis lietas.
Es gribu lasīt tomēr rakstu vietu. Jā, droši. 7. nodaļa Jāņa evaņģēlijā. Šeit ir ļoti vienkārši atrisinājums problēmai. Beidzamā, 7. pāns, beidzamā lielajā svētku dienā Jēzus uzstājas un sauca, ja kam slāps, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīs, no viņam iesas plūdīs dzīvā ūdens traumes. Tad skaidri un gaiši. Ja tev ir problēma, tev ir grūtības, ej tieši pie Jēzus, ja kam slāps, lai nāk pie manis. Ja tev ir problēma, ej pie viņa, viņš tavu problēmu atrisinās. Slavu Dievam! Nākošais jautājums mums no Rutas kundzes. Labdien! Paldies par iespēju jautāt par neskaidriem jautājumiem, ko par to saka Bībele. Jūs nesen izanalizējāt Bībeles skatījumā Jura Rubeņa grāmatu Viņa un viņš. Man patīk, ka šeit vēstules autora raksta viņš un viņa. Un kāpēc es gribu apstāties pie šī te? Tā ir arī slēpts variants, kā noārdīt Dieva kārtību. Jā, mēs tā viņš un viņa, tāpēc, ka viņš bija pirmais un pēc tam bija viņa. Jā. Nu, sorry, dāmas un jaunkundas. Jā. Bet, lūk, grāmata tika nosaukta. Es to uzskatu tendencios speciāli ielikts iekšā, lai ārdītu Dieva kārtību. Pa priekš ieliek viņa, un tad viņš lūk, cik es esmu tagad. Viņa jau nesaka, tā ir Dieva kārtība. Viņa saka, tas ir seksisms. Vīriešu hegemonija un pārsvars. Nu labi, lai paliek ar to. Mans jautājums būtu par Petera Horobina mācību un viņa grāmatām, kura teorija tiek ieviesta draudzēs. Juri, laikam šis jautājums adresēts tev, tu par visām tām mācībām dikti labi zini. Kas jā, tāda? Es teikšu godīgi, es tādu nezinu, Petera Horobina. Jā, dažas vārdas es esmu skatījies viņa pārraides vienu otru. Un tas, ko viņš pauž vismaz publiski, nav nekas tāds nec ļauns, nec slikts. Viņš izraisa pat tādu simpātisku iespaidu. Arī viņam ir grāmatas. Bet es tādu gribētu vairāk kritizēt to pašu tendenci, ko arī tā jautātāja ir pacēlusi. Tā tendence ir arī neatkarīga no Pētera Horobina. Viņa ir jau arī tas, ko Jānis pateica pirmīt, saistīta ar šo rakņāšanos pagātnē, un Bībelē nav tādas lietas, mēs neredzam. Un ko es gribētu teikt, ka tas ir tāds, varbūt ne tikai tāds Horobina variants, bet tā ir tāda pasaules psiholoģijas, respektīvi freidisma un harizmātiskās kustības tāds hibrīds veidojies ir. Kā viņi ir saslēgušies kopā, es nezinu, kurā brīdī, bet viņi ir saprecējušies savdabīgi un tad tas hibrīds, kas nāk ārā, ir tāds. Ja mēs varētu pārfrazēt, Svētais gars ar to vien nodarbojās, kā atklāja pagātnē apslēpto, vēl kārā gadiem ilgi un vienmēr un mūžīgi. Un tas, kas ir pagātnē, un tā Freids arī domāja, tas, kas ir pagātnē, tā ir atslēga visam. Un jo vairāk tur izrok, jo, kā saka, lielākas svētības, kā varētu teikt, tu nāc tad varbūt pie tās īstās atziņas un pie tā īstā aicinājuma, bet caur to, ka tā pagātne tiek uzrakta ļoti. Ja? Un šeit es nekādīgi nevaru tam piekrist, jo pirmkārt jau Jānis par Jāņa 7 lasīja, bet es gribētu Jāņa 16, 13 vēl pieminēt, kur teikts, ka nāks svētais gars, ko viņš darīs. Viņš raus jūs pagātnē un nepārtraukt tur ņems cauri. Nē, viņš darīs jums nākamās lietas. Tad svētais gars, es gribēju tā teikt bibliski, principiāli skatās uz nākotni. Jā, pagātnē ir šis tas, ko vajag nokārtot. Taisnība. Kādreiz vajag.
Bet tā nav sistemātika, un tā nav metode, un tā nav kāda skatīšanās uz turieni. Ja. Un Filipiešu 3:13 un 14 ir skaidri teikts: aizmirstams to, kas aiz manis, stiedamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim goda balvai. Un ja ir kāda mācība, kas tev visu laiku liek griezties un atcerēties, nezinu ko, pilnīgi. Es esmu šeit ar tādiem perversiem ekstrēmiem saskāries, ja, kad mēs nekad nezinām, ko atkal Svētais Gars pa pagātni atklās. Un tad viņš atklāja to un šito un trešo, ceturto. Un tad ir jautājums, ko tad es vēl nezinu, un cik briesmīgs es esmu, vai būtu jāzina, cik vēl kādā miskastē un vēl kaut kas jauns no turienes izvilkts ārā. Taču nē, ja, vienreiz pietiek, ka tu esi to sapratis, tu esi nožēlojis, tu esi aizgājis, novērsies no tā. Un tagad tev ir cerība, un tev ir mērķis. Es vienmēr skatās nākotnē, un tā cerība ir uz Kristu. Bet laikam jau ir jāatminās arī tas, ka Sātans nepārtraukti vēl tev vilks ārā tos vecos mēslus un nesīs tev atmiņā. Tas ir viens. Jā. Tas ir fakts. Tas ir viens. Un tad varbūt mums ir jārunā par to, ka, labi, redz, ir cilvēki, kas piedāvā psiholoģisku palīdzību, tev parakņāsies, un tad tu pats izstāsti to, un tad it kā viņš aiziet. Es ticu to, ka paies vēl kāds laiks, un vilks atkal Sātans atnesīs atpakaļ. Tad jau tam jau nav nekāda gala un mala, jo kas tad ir pagātne, kas tad ir vecais cilvēks? Tātad mums ir jāpasaka, ka Jēzus Kristus vārdā Sātana atkāpies ar visiem maniem darītajiem grēkiem, ko es esmu darījis, bet es esmu Dievu priekšā tos nožēlojis, man ir žēl, un es esmu lūdzis Dievam Jēzus Kristus vārdā piedošanu. Un ja viņš man ir piedevis, tad redz, kur mēs lasām tālāk, viņš ir uzticams un taisns, ka viņš piedod un neatminās. Jā. Mēs te mēģinam atminēties, tad runāsim skaidru valodu. Nevis mēs mēģinam atminēties, bet kāds tad mums palīdz atminēties, un tas ir Sātans. Jā, un tas ceļš nekur neved. Es redzēju konferenci no Beļģijas brauc tāds pāris, vecāks pāris, aizmirs viņu vārdus, bet es biju vairākās konferencēs un ar gadu starplaiku, un man ir atmiņa uz to ļoti labi. Es skatos vienu un tie paši cilvēki, viens un tās pašas frāzes, un viņi atkal nāk uz priekšu, un atkal tas pats notiek. Jā, pirmo reizi es varbūt var bišķiņi intriģēt. Jā, interesanti, redz, kā tur uzrunā kādus, kuriem ir tāda seksuāls pāridarījums, un redz, kā vai ne, kāds nāk raudošs ārā, un viņš ir satriekts, un redz, kā vai ne. Bet tad, kad tu to redzi jau otro reizi un trešo reizi, un pie tiem pašiem cilvēkiem, un galvenais redz arī, ka nekādas pārmaiņas viņa dzīvē nav principiāls nekādas. Ja tu saki, nē, tas nekur neved, tas ceļš. Es lasu tālāk. Ir bijusi saskara ar vairākiem cilvēkiem, kuri dažkārt līdz izmisumam cīnās ar savu vecvecāku grēku nožēlošanu. Vai tā nav rakņāšana zem apziņā? 103. psalmā ir rakstīts, cik tālu ir rīt no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus no mums. Un man pārsteidz tas, kad šī te mācība vecāku un vecvecāku grēku nožēlošana neatbilst ne vecās, ne jaunās derības bībeles rakstiem. Jo, teiksim, vecā derībā ir rakstīts 5. Mūzus 24.16. pantē rakstīts, kad dēlam nav jāmirst par tēva grēkiem, un tēvam nav jāmirst par dēla grēkiem. Tātad Mūzus bauslība skaidri un noteikti pasaka, kā tas nav. Vēl mēs varam lasīt Eciķēla 18, 4. panta, 18. nodaļā, un vēl daudzās vietās par to, ka skaidri un noteikti ir pasacīts, nodalīts mani grēki un viņu grēki.
ja mēs šo mācību mācām, tad ziniet, kur mēs nonākam? Mēs nonākam pie purgatorijas. Es nolūdzu par sava vectēva Ernesta grēkiem. Ernesta grēki tiek piedot, un Ernests no purgatorijas ārā debesīs pie mana tēva. Un tas ir sajūsmā. Jūs saprotiet? Bet vajadzētu arī kaut ko iemaksāt baznīcai, tīri fiziski. Tas jau ir cits jautājums, ja tā var nomaksāt. Bet patiesība ir tā, ka Bībele skaidri saka, kad pat Mūzes bauslība saka, tad Mūzes bauslība, kur ir rakstīts, es piemeklēju, šeit viņi piemin to, kad es piemeklēju savu vecāku grēku pie bērniem līdz 4. augumam, pie tiem, kas mani ienīst. Es šeit nerunāju par cilvēkiem, kuri ienīst Dievu, kuri turpina dzīvot grēkā, bet šeit ir runa par cilvēkiem, kuri ir piedzimuši no augšienes, un tiem nav jāatbild, un viņiem nav šo grēku, vecāku grēku sekas, viņa jauns radījums, jo man ir viens tēvs debesīs, saprotiet, man ir viens tēvs debesīs, un to sauc debesu tēvs, un viņam nav pagātnē grēku, un man viņu nav jāmeklē. Jā, tu gribēji vēl sacīt. Viena varbūt piebildes, tomēr domāju, ka Nehemija lūdza un Daniels lūdza ne tikai par saviem, bet arī par tautas grēkiem. Tādā nozīmē, ka ļoti principiālā nozīmē. Viņš pieminēja to, ka mēs vienmēr esam, un Stepiņš arī to 7. nodaļā pieminēja, kad jūs vienmēr esat pretojušies, un tātad viņš saka arī, jā, mēs un tēvi ir bijuši pretīm, bet es neredzu tur rakņāšanos tajā un tādu, kas saka, speciālu mācību. Tā ir tā drīzāk tāda pravietiska grēknožēla par sevīm un par mūsu tautu, kādā mēs esam stāvoklī. Jā, mums vēl ir 8 minūtes. Varbūt uz vienu jautājumu mēs vēl varēsim atbildēt. Klausītāji jautā, atklāsmes grāmatā izlasīju, ka vajag iziet no Bābeles, lai mūs neķertu viņas mocības. Atklāsmes grāmata 18. nodaļa. No kurienes mums īsti ir jāiziet? Vai tā ir kāda fiziska vieta uz zemes? Varbūt tā ir Eiropa? No kuras jāiziet? No kuras jāiziet? Interesanti. Tas ir ļoti interesants jautājums. Un, redziet, senos laikos cilvēki mīl runāt alegorijās. Un kādreiz mēs lasām un mēs dzirdām, ka saka, tev jāiziet no Ēģiptes. Un tātad mēs lasām to, ka ebreju tauta izgāja no Ēģiptes. Kas viņi tur bija? Viņi bija vergi. Izejot no Ēģiptes, viņi kļuva brīvi no vergiem. Viņi visi tik kristīti jūrā. Tā rakstīts. Tātad šeit alegorijā Bābele tiek nosaukta iziet no pasaules grēkiem, kļūt par kristieti. Tas nav iziet no kādas teritorijas, aizbraukt uz Bābeles pilsētu. Bābeles pilsētu vēl ir. Tur ir kā aizbraukt uz turieni, tad iet ārā un svinīgi nokratīt putekļus, es esmu ārā. Tas nozīmē atstāt savu grēcīgo dzīvesveidu un kļūt par normālu kristieti. Un turpināt dzīvot fiziskā Bābelē. Un turpināt dzīvot. Pāvils saka, jebkurš saka, jūs dzīvojat, es nelūdzu, lai jūs paņemat no šīs pasaules, bet lai jūs pasargā no šīs pasaules, lai mēs no jauna nekļūstam par vergiem atkal tai Bābelē saucamajā. Jā, es gribētu papildināt, pieminēt, ir faktiski tāds divas iziešanas Bībelē, divu veidu iziešanas, jeb eksodus svešvārdā. Viena ir iziešana no Ēģiptes, kas vairāk asociējās un skaidrojam, kā pasaules grēks un kā sātana valstī, no kuras kungs mūs ir izglābs. Bet ir arī otra iziešana, specifiskāka iziešana, tā ir no Bābeles iziešana. Un te ir ar to Bābeli tā. Bābeles simbols ir tāds trīskārtīgs mums. Tātad pirmām tā ir Nimroda Bābele,
kas ir tātad nepabeigtais tornis. Tas ir arī simbols, arī alegorija, protams, ļoti dziļš. Un tad mums ir Jaunbābeles valstība, kas saistās ar Nebukadneceru, kas iekaroja Izraēlu, saņēma gūstā un turēja 70 gadus gūstā. Un tad pienāca laiks iziet, un tad teica, steidzieties ārā, steidzieties, nepaliekat tur, tāpēc, kad viņi ķers visas šīs te mocības un postības. Bet ir vēl viena trešā Bābele arī, un par to ir Atklāsmes grāmatā runāts. 17.9. teikts, šeit vajag gudrības, lai saprastu, kas viņi ir. Tad tā ir 7 galvas un ir 7 kalni, uz kuriem sēd tā sieva. Un tas mums ir diezgan skaidrs simbols. Ja? Tāpēc, ka tas ir faktiski to var jebkurš atklāt, ja vien viņš bišķiņa zina ģeogrāfiju. Ja viņam ir saprāts. Ko tas garīgi nozīmē? Tur kā ir rakstīts, tu taču izlasīji. Jā, kā jūs saprotat. Tā ir pagāniskā Roma pirmkārt. Pagāniskā Roma, kura sēž uz 7 kalniem, viņi tiešām ir būvēti uz 7 kalniem. Varbūt tagad vairāk kalnu. un kas ir tā pagāniskā Roma? Viņa ir saistīta ārkārtīgā sinkrētismu. Viņa ir saistīta ar to, ka tur visas reliģijas, kādas vien bija tajā laikā, viss bija pārstāvēts. Un arī kristietība varētu būt viena no viņām ar to noteikumu. Ja atzīt ķeizaru un ja būt tolerants pret tām visām pārējām. Tad ar šo noteikumu viss būtu mierīgi un labi. Bet tā tas nav ar kristiešiem, patiesiem kristiešiem, kuri apliecina savu ticību Jēzum, atsakās no ķēzara kulta un momentāli tiek vajāti, pat nodot nāvei. Un šeit ir vēl kaut kas. Tad tas nav tikai tāds vēsturisks vien moments, ka tas ir sinkrētisms midzenis un pretim tam stāv patiesā pielūgsme, kas ir nošķirta no šīs sinkrētiskās pielūgsmes. Skaidri nošķirta, un tur nav nekādas kopības. Tu nevari būt kopā ar viņiem, un kopā ar viņiem, kas saka, vēl savu dieviņu arī vēl pielūgt. Tur ir tā, vai nu, vai nu. Bet ir vēl sarežģītāk tas, kad pie šīs te Bābeles tādā pārnestā nozīmē pieskaita arī pareizo reliģiju. Ja vien viņa ir atkritusi un ja viņa ir attālinājusies no Dieva, tad ko viņa sāk darīt? Nogalināt Dievu praviešus un dievbijīgus ļaudis sāk galēt nost. Un tāpēc Jēzus saka Lukas, piemēram, 11.50 līdz 51, no šīs cilces prasīšu visu praviešu asins, kas izliets no pasaules sākuma, no Ābela līdz Zakarijas asinīm. Un Atklāsmes grāmata 18.24, viņā ir atrasts praviešu un svēto asins, un visi tie, kas ir noslēpkoti virs zemes. Šajā vietā, tad Bābelē, tā var būt arī reliģija, var būt arī pareizā reliģija. Nu, pareizā viņa jau sen vairs nav, tāpēc, ka viņa Kristu piesit krustā un viņa praviešus nogalina. Bet te ir tas, kad es domāju tā, kad ar to geogrāfisko vietu tu nevari būt katrā sistēmā. Es domāju, Jāni, tu piekritīsi, ka tu katrā sistēmā nevari būt. Nedrīkst. Tā ir viena. Un arī tīri geogrāfiska vieta, arī mums nav pateikts ejiet no turienes ārā, bet mums ir jāsaprot, kur mēs drīkstam ņemt dalību un kur nedrīkstam. Maldīga sabiedrība. Pareizi. Un te jau tepat Latvijā dzīvojot. Nevajag no Eiropas braukt projām. Tepat Latvijā arvien vairāk un vairāk Dievu bērniem nāksies pieņemt lēmumu, smagumu lēmumu. Vai nu būt kopā ar Bābeli, vai nu
No maldīgas baznīcas ir jāaiziet ārā, no maldīgas sabiedrības ir jāaiziet ārā, no maldu mācībām jāaiziet ārā. Paldies, brāļi. Laiks ir aizsteidzies. Pateikšu tikai vienu, ka nākošajā raidījumā mēs turpināsim jūsu jautājumus lasīt. Un nākošais jautājums būs ļoti interesants. Vai apmeklēt kapus, uzlikt ziedus, piedalīties kapu svētkos ir bibliski? Paldies par fantastisko jautājumu. Tas nākošajā raidījumā. Bet šī raidījuma turpinājumā mēs piedāvājam jums sarunu ar kustības Awakening Europe, jeb latviešu valodā tā būtu Eiropas pamošanās direktoru Benu Fitzgeraldu. Ļoti interesanta saruna, lai Dievs jūs bagātīgi svētī un tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu! Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Priecājamies ar jums tikties. Šī būs īpaša tikšanās, un es Tālvalds Talbergs esmu pie mikrofona. Šodien mūsu studijā ir brīnišķīgs brālis un viesis Bens Fitzgeralds. Esiet sveicināts, Ben. Good afternoon, Ben. Lovely to see you. Lovely to be here. Bens ir, kā lai es tagad tulkoju latvisku, Bens ir Eiropas atmodināšanas direktors. So it's interesting to translate that in Latvian. So you are the leader, the director of the awakening process of Europe, the waking up of Europe. Yeah, we're trying, yes. Jā, mēs cenšamies. Vispirms, Ben, cik ilgi jūs esat dievbērns, kad jūs esat mantojis pestīšanu? So in short, how long you are together with God? So what is your story? 14 and a half years ago, I was dealing drugs and I was living in a house with a bunch of people who were very broken. Jā, pirms 14,5 gadiem viņš nodarbojas narkotiku tirdzniecību un dzīvoja kopā vienā mājā ar cilvēkiem, kuriem arī bija līdzīgs dzīvesveids. Un tas bija viss Austrālijā? In Australia. Jūs no Austrālijas? Tas viss bija Austrālijā. Yeah. And my father, when I was a young boy, about 10 years of age, went to Africa to work for Reinhard Bonnke. Un Bena tēvs, kad Bens vēl bija mazs zēns, devās uz Āfriku, lai strādātu misijas darbu kopā ar Reinhard Bonnke. But through a series of bad circumstances, nothing to do with Reinhard, my father came back to Australia and unfortunately committed suicide. Bet dažādu apstākļu sakritības rezultātā, kas gan nav saistīts ar Reinhard Bonnke, viņa tēvs devās no Āfrikas atpakaļ uz Austrāliju un beigās arī veids pašnāvību. So I walked way away from God, but then at 20 years of age in my drug dealing house, Jesus came to me and spoke to me at 4 o'clock in the morning. Un visu šo apstākļu rezultātā arī Bens pēc tam no Dieva novērsās un tad atapās šajā mājā kopā ar cilvēkiem, kas nodarbojas narkotiku tirdzniecību, bet tad vienā agrā rītā 4:00 Jēzus personīgi runāja uz Benu. And the first thing he told me, Pastor, he said, Ben, I love you. And I was so dirty on the inside. But he said, Ben, I love you. And he said, I want to make you an instrument of my mercy. Un tas bija ļoti personisks vēstījums, ko Bens no Dieva saņēma. Tie bija vārdi, es tevi mīlu, Ben, un neatkarīgi no tā, cik tu esi netīrs, bet es tevi vēlos lietot kā instruments. Kā jūs zinājāt, ka tas ir Jēzus? How did you know that it was Jesus? My heart was alive as soon as I heard his voice. It was like a voice I'd always known had been following me, you know. Tajā brīdī, kad viņš dzirdēja šo balsi, viņa sirds kļuva dzīva, un viņš zināja, ka tā ir tā balss, kas patiesībā viņam visu laiku ir sekojusi. And for me, a person who is so tormented on the inside, the peace that came through his voice was unmistakable. Unmistakable peace. Cilvēkam, kas bija bērnu situācijā, tik ļoti salauzts un tik ļoti nomocīts no visas tās situācijas tajā laikā, tā balss, kas skanēja, tā atnes pilnīgi mieru. Vai mēs pēc tā varētu secināt, ka visiem cilvēkiem Dievs klauvē pie sirds durvīm? Can we tell from this situation that actually everyone, for all people, Jesus is knocking on the door of their hearts? Absolutely. And he's not knocking on the door with a hammer of judgment. He's knocking on the door with mercy, hands of mercy. Pilnīgi noteikti, un viņš neklauvē pie cilvēku durvīm, pie sirds durvīm ar āmuri un ar tiesāšanu, bet viņš klauvē ar šo vēstu par žēlastību. Ir interesanti, ka šīm durvīm ir rokturs tikai cilvēku pusē, ne Jēzus pusē. But it's interesting, you can open the door only from the side of your own heart. Only Yes. the person can open the door. Yes.
only from one side. Yeah, God won't force his way in, but he will make it very strong, like he wants you to come and be free. Yeah. I feel like we don't invite God in, actually. He invites us to leave our house and follow him. Jā, un Dievs mūs ļoti spēcīgi aicina, un viņš patiesībā mūs aicina nevis, lai mēs viņu uzņemtu pie sevis, bet lai viņš mūs izaicinātu ārā un lietotu savam pāri. Kas notika tālāk? What happened next? Okay, he told me for 1 hour, he explained to me in my lounge room what I would do for him. He told me I'd preach around the world and travel, and I was scared of public transport, airplanes. I didn't believe what I was hearing, but he said, you'll preach around the world the gospel. Tā bija stunda, kur Dievs runāja uz bērnu un sacīja viņam, kā bērns nākotnē viņam kalpos, ka viņš sludinās evaņģēliju, ka viņš daudz ceļos, bet bērns tajā brīdī viņam bija bailes no gan sabiedriskā transporta, gan cilvēkiem un publikas, tāpēc tas viņam bija neiedomājami. Un jūs pārtraucāt lietot narkotikas un vispārējo? You stop using drugs? Yeah, I never really used drugs, sometimes, but not much. I was selling them. Jā, viņš netik daudz lietoja narkotikas, kā tās pārdeva, kā tās tirgoja. But yeah, I stopped not long after, and I got baptized, and everything Jesus told me began to come step by step. Un viņš, protams, pārtrauca tirgot narkotikas tajā brīdī, un tad viņš piedzīva arī kristību, un tad patiesībā viss, ko Dievs viņam bija sacījis, tas arī sāk piepildīties. Jūs jau esat vairākus lielus evanģelizācijas pasākumus organizējis Eiropā. You have organized already many big events spreading the gospel in Europe so far. Pats jūs dzīvojat Austrālijā. But you do live in Australia. No, I live in Europe now. I live in Germany, in Deutschland. Tagad bērns dzīvo šeit pat Vācijā. Kāpēc jūs braucāt uz Eiropu, uz Vāciju, vienalga? Why did you come from Australia to Germany, to Europe? I had a very clear vision when I was standing in the field that Hitler spoke in Nuremberg, Germany. Viņam bija spēcīga vīzija tajā brīdī, kad viņš stāvēja tajā laukā Vācijā, kur Hitlers, kur Hitlers runāja. And I saw all these people coming together, and they were all crying out to God with innocent faces, and they were saying, God, would you take back Europe? But they had white, like Scandinavian hair, blue eyes, dark skin, like Spanish, Spain, all different types, Russian, Latvian probably was in there. Un tajā vīzijā bija ļoti daudz cilvēku paceltām rokām slavēja Dievu, bet tie sejas vaips arī bija ļoti dažādi cilvēkiem. Bija gan šīs skandināvu ziemeļnieku sejas ar gaišiem matiem un zilām acīm, gan tumsnējāki spāņi, dienvidnieki, varbūt bija arī krievi un latvieši. Yeah. And they were saying, God, they were crying out together when I saw this vision in my mind's eye. They were saying, God, would you take back Europe? And when I saw that, something happened inside my heart. Jā, un tad, kad viņš redzēja šo vīziju, tad kaut kas notika arī viņa sirdī. Un, jā, bija šis jautājums, vai Dievs, tu ņēmis atkal savās rokās Eiropu? Kāpēc es to jautāju? Tikai tāpēc, ka parasti jau ir tā, ka tad, ja ir saknes no Eiropas, nu tad tur trešā, ceturtā paudzē brauc atpakaļ un kaut ko dara priekš Eiropas. Bet jums saknes ir Eiropā? So, why is this question? Because sometimes when you go from far away to Europe, maybe you have some ancestors here, some roots in Europe, some family members. But for you, do you have any roots like that? Not in Germany. Noteikti Vācijā. Not in, probably my ancestors, Fitzgerald is, I think, from Scotland or Ireland, actually. Jā, varbūt tādi ļoti seni senči ir no Īrijas vai Skotijas, Fitzgerald. But since the Brexit, I'm not sure. I'm just kidding. But no, I think that it's not the history. It's the fact that God wanted me to come here because God has a plan for Europe in this hour. And all the prophets around the world are pointing, saying it's Europe's time to have a head-on collision with Jesus. Jā, un tas noteikti nav jautājums par šīm saknēm vai par kādu ģimenes stāvokli, bet tiešām tāds Dieva aicinājums un pravieši visapkārt pasaulē patiesībā tiešām ļoti daudz šobrīd norāda uz Eiropu, ka tas ir Eiropas laiks. Ticīgie saprot, ka Kristus nāk. So believers, they understand Jesus is coming soon. Kad viņš būs, mēs neviens nezinām. We don't know the moment, the hour. Daudz tiek runāts par lielām atmodām. So we hear often some talks about really huge awakenings. Ko jūs sakat? So what? Būs liela atmoda, jeb tas kungs nāks un jau ir bijušas atmodas. So what do you think? Have we already had a lot of awakenings? Or, there will be a huge awakening sometime soon and then Jesus will come?
Personally, I think in Europe and around the world, there has been historically many reformers, many prophets and apostles, and there has been significant moves of God all across Europe. Jā, nu vēsturiski mēs redzam arī Eiropā, protams, ir bijuši ļoti daudz stipri dievu vīri un pravieši, un šī kustība jau ir bijusi vēsturiski arī ļoti spēcīga ar atmodu saistīta. I'm sure in Latvian history there's been many moves of God. Jā, un arī Latvijas vēsturē, protams, ka ir daudz šīs te atmodas bijušas. But what I found when I study in the last 100 years, humanism has crept into Europe and church growth has actually declined. Jā, bet pēdējo 100 gadu laikā Eiropā tieši draudžu izaugsme ir gājis mazumā, un šis te humānisms pārņem Eiropu. And there was two markers that actually can contribute to the decline in church growth. It was a lack of evangelism and a lack of church unity. Those two things. Tas ir, jā, divas galvenās lietas, kas to ietekmē, proti evanģelizācijas trūkums, and the other one was a lack of church unity. Jā, un draudzes baznīcas vienotības trūkums. So all that to say, to answer your question, in this hour, the unity that is happening amongst ministries and churches and denominations in Europe is unprecedented for the last 100 years. It's greater. Tāpēc tas šobrīd, kas notiek Eiropā, tieši saistībā ar kristiešu vienotību, ar dažādu kalpošanu, dažādu draudžu vienotību, tas ir kaut kas tāds, kas iepriekš nav vēl pieredzēts. So I think we're headed for an awakening. Yeah. Jā, un tāpēc tā ir tāda virzība uz lielu atmodu. Ben, jūs zināt, ka Latvijā ir pārpa miljons kristiešu. Do you know that in Latvia we have more than 1 million Christians? Praise God. Hallelujah. That's very good. Un Latvijā vispār iedzīvotāju skaits ir apmēram 2 miljoni. But the total amount of Latvian inhabitants is around 2 million. Oh, half. That's phenomenal. Yeah. That'll be one of the highest in Europe. Ben, mums arī vajadzīga ir evanģelizācija. But we do need evangelism here as well. Absolutely. Kā jūs domājat, ka varbūt ka pie mums Latvijā vajadzētu šādu awakening Latvia? Yeah, maybe we do need a big event awakening Latvia here, our country. Vēl jau vairāk. Mums nākošais gads būs 100 gadus jubileja Latvijā. Next year we will celebrate 100 years of independence of Latvia as a country. This is what I've been told. I'm very excited for you. Jā, un viņš to jau dzirdējis, viņš ir ļoti I'm excited to be here before it as well. Priecīgs būt šeit tieši pirms šīs 100 gadus. Kāpēc kristieši neevanģelizē, jūsuprāt? So what is the reason, how do you think, why Christians don't take such an active part in evangelism? I think when we say the word like pastoral, apostolic, prophetic, all these words sound very like cutting edge. They feel good, you know? Jā, šie vārdi, pastorāls vai pastoral and apostolic, prophetic. Jā, apostoliski, pravietiski, visi šie vārdi skan labi kā vārdi. When we say the word evangelism, mēs izmantojam šo vārdu evanģelizācija. Historically, it's carried this heavy burden feeling to it. Tāda sajūta, ka vēsturiski ir kaut kāda smaga nasta šim vārdam, salīdzinot ar tiem citiem. And I think the enemy has sold the church a lie that it's hard to win souls because we find the opposite. It's very easy. Jā, un tas, manuprāt, ir ienaidnieks, kurš ir iesējis šo viedokli par to, ka evanģelizācija tas ir kaut kas smags, jo patiesībā, tas tā nebūtu nav. Yeah, and so I think that lie makes people feel like this is so hard, so they don't do it. But the other reason, I think, is the fear of man is in a lot of Christians. Un tāpēc šie ienaidnieki mēli varbūt ir tie, kas cilvēkiem liek domāt, jā, evanģelizācija ir kaut kas grūts un man neizdarāms. And the fear of man, jā, un otra vēl lieta, kā ir bailes varbūt cilvēcīgas. Kā pārvarēt bailes? How can you overstep the fear? It can't come by just someone praying a prayer for you. It has to come by you saying yes to God. Jā, tas nav tikai tā, ka kāds par tevi lūgs un bailes atkāpsies, bet tad, ja tu pats personīgi saki jā Dievam. But before you do that, bet pirms tu to dari, you have to pray, God, give me a revelation of my value from you that's greater than 10 seconds of someone's opinion that I've never met. Jā, un pirms tam, protams, ir jālūdz Dievam, lai viņš dod šo atklāsmi par savu pašu vērtību Dieva acīs, ka tas nav nekādā veidā saistīts ar kāda cita viedokli par tevi, pie kura tu. So when that gets solid inside you, and you keep saying yes to God, that voice that says, no, don't stop, or I'm too busy, I've got to go, those voices get very small, and the yes gets very big. Jā, un tad, kad šī te nostāja tevī kļūst stiprāk, un kad tu lūdz Dievu, un kad saki Dievam jā, un tu viņam paklaus, tad ar laiku šī te iekšējā sajūta, viņa kļūst stiprāk, un tu patiešām vari iet un evanģelizēt. Paklausīt nav viegli. It's not easy to obey.
It's not easy, but I find it's much harder to disobey because you lose peace. You feel like you're in a war on the inside. Jā, nav viegli paklausīt, bet Bens saka, patiesībā grūtāk nepaklausīt, jo tad tevī zūd šis iekšējais miers. Bet dzīves steiga ir tā, kas ļoti bieži tev aizrauj. Tu gribi paklausīt, bet tu steigā nepaklausi. Yeah, a lot of people are busy in their lives, and so it's time and it's work, and so you just And this, Es izstāstīšu vienu ļoti īsu situāciju and manā there's dzīvē. one episode. Ļoti ātri steidzos uz vienu no lieliem veikaliem šeit Rīgā. He was hurrying very, very much to one store in Riga. Yeah. Es zināju, ko man vajag nopirkt. He knew what he has to buy. Un īsti pirms tā veikala es pēkšņi pamanīju vienu sievieti sēžam uz zemes. And before that store, there was a lady, a woman sitting on Viņa the turēja ground. priekšā kaut kādu lapiņu. And she was holding a sign. Un es burtiski ar acu kaktiņu redzēju, ka tur ir kaut kas ar bērniem un It was vajadzību. just a short glimpse, and so on the sign was something about some children and that she needed some help. Un sirdī man teica, apstājies, iedod naudu. And there was a voice in his heart that said, stop and just give her something. Bet es esmu Give some money. steigā. But he was really hurrying Manas on the way. domas ir koncentrētas, man jātiek ir trešajā stāvā un tur you have to get jānopērk to the tas un store, tas. to the third floor, and then you have to buy that and that. Es uzkāpu augšā trešā stāvā. So he went to the third store. Neko nedabūju, jo tur tas arī nebija. So, but he did not get what he needed because it was not there. Bet wow. visu laiku balss ir tev The jāiedod. voice is still. Jā, kungs, es you have to noteikti go, iedošu. and you have to go and give her something, give some help. Un es eju lejā, And he's going back es downstairs, skatos, kur viņi sēdēja, and he's looking for that woman, un viņi vairs and nebija. there is no woman anymore. So she's not there. Viens moments. One moment, one episode, Man ir žēl. and he feels sorry for that. Kungs piedod. Yeah, God forgive me. Un es zinu to. Entās reizes mēs tā aizskrienam It garā. is just a moment, just an episode, but there are more times in our lives when we have Faktiski something mūsu like that. kristiešu uzdevums ir apstāties. But our task is to stop when we have situations Vienalga, like that. tas ir īsti pirms veikala, un Dievs sagādās tev visu. And it doesn't matter if it's before the closing of the store, or God will provide you with everything you need. Exactly. Jā, tieši tā. If God is telling you to stop, if God is speaking to you to stop, He Yeah. knows that everything you need will come. Jā, ja Dievs konkrēti saka, tiešām apstājies, tad ir pilnīgi skaidrs, ka viss, kas tev ir vajadzīgs, tas atnāks, tas būs. Jā, slavu Dievam. Kādi jūsu plāni tagad tuvākajā laikā? What are your plans for the nearest Kur future? notiks atmodināšanas Where will the awakening evangelizācijas? and evangelism happen? Well, who knows? We might be in Latvia now after you mention this, but the next awakening in Europe is the 500th year Reformation of Luther here, but also of Jan Hus in Prague. Jā, un tad lielais nākamais notikums ir reformācijas 500 gadu sakarā Prāgā. Tad gan Mārtiņš Luters, gan Jānis Huss un šis te īpašais gads. So speaking about stopping for the one, Un runājot par to apstāšanos pie kāda, we plan to send 15,000 people out on the streets all across Prague preaching the gospel. plānojam Prāgas ielās palaist 15,000 cilvēkus, kas dosies evanģelizēs, pasludinās Dievu vārdu. And a huge part of what we do is actually what you just spoke about. It's encouraging believers to live outside just their normal daily life, but to reach souls as well, not just in the stadium, but on the street as well. Jā, un tā viena no būtiskākajām lietām ir, par ko mēs arī nu pat runājām, ka kristiešus pamudināt ne tikai dzīvot savu ticības dzīvi, bet patiešām iet uz āru un ietekmēt apkārtējo pasauli. And this happened last year in Stockholm. Un tas notika pagājušajā gadā Stokholmā, And a man Zviedrijā. came to the event and then he went to work at a nightclub, a security guard. Jā, un kāds vīrietis atnāca uz šo pasākumu, un tad viņš devās atpakaļ uz darbu. Viņš bija kā naktsargs kādā naktsklubā. And he heard me and Todd White say, go tonight, tell someone about Jesus, tell somebody, you know. Pirms savu darba laika sākuma, pirms šī naktkluba, viņš dzirdēja pasludinājumu vārdu, dodies un pasludina evaņģēliju un dara kaut ko Dieva valstības labā. So a man overdosed on drugs Un bija kāds vīrietis, kas bija in the nightclub. lietojis narkotikas, pārdozējis narkotikas šajā naktsklubā. And he was dead for 10 minutes. Un viņš bija 10 minūtes And the miris. security guard remembered.
Un šis te sargs atcerējās, So he prayed for him and he got raised from the dead. un lūdz par šo cilvēku, un viņš tika piecelts no mirušajiem. And that man wanted Jesus after that. He wanted to know Un, God. protams, šis cilvēks, šis izglābtais pēc tam vēlējās uzzināt vairāk par Jēzu un par So Dievu. that's our mission in Europe. Un tā ir tā galvenā misija That šobrīd every Christian would Eiropā. preach the gospel. Lai katrs kristietis šādā veidā pasludinātu evaņģēliju. Kas ir tas galvenais jūsu mērķis, lai Dievs dara brīnumus, jeb lai būtu vairāk atpestīts dvēseles? So, what is the main aim for you? So, we hope for miracles that God will provide, or that there will be more saved souls. I think that both of them lead to each other. Manuprāt, šie abi divi lielie punkti patiesībā ved viens pie otra. I hope for it all. I'm just like a kid. I'm like, as much as you can bring from heaven to earth, God, I'll take it all. So, Ceru uz to visu. Viņš ir kā bērns, kas no tēva vēlas saņemt visu, ko tu tēvs man dod, to es arī vēlos saņemt. but my daily, constant prayer and constant conviction for Europe is that Europe will be saved, is that people would turn to Jesus and be born again. Jā, protams, ka tā galvenā lūkšana katru dienu šī lūkšana ir par to, ka Eiropa būs glābta un ka šīs dvēseles, ka šie cilvēki būs glābti. Nu, mums vajadzētu braukt uz Austrāliju. Do we need to go to Australia? I think it might help. It's always good to visit, but I think that one thing about Australian Christians, Viena lieta par Austrālijas kristiešiem. all my friends and Nessa and our friends here in the studio would know these people. Jā, un ir noteikti arī cilvēki, kas pazīst šos. In Australia, they're very, very bold people. Bold. Viņi ir drosmīgi cilvēki So they Austrālijā. rub off good on other Christians because they don't have a lot of the fear of people. Jā, viņiem nav šīs te bailes no cilvēkiem. Viņi ir tādi drošāki un Our pārliecinātāki. Australian culture is known for you just speak whatever you think, Un tas ir Austrālijas kultūrā ļoti raksturīgi. Tu runā to, ko tu domā, un tu par to nedomā. which causes great problems. Tas, protams, arī izraisa liels problēmas. Bet tas ir dažkārt. brīnišķīgi. That is wonderful. Yeah, but it also causes great boldness to Bet, share jā, faith. bet tas, protams, arī rada tādu drošību un pašpārliecinātību. But this now is happening in Europe, Pastor. It's happening now. Šobrīd tas notiek arī Eiropā. Can I tell you one more thing? Jā, droši. Jā, vēl viena lieta. In Nuremberg, we hired a stadium and 27,000 people came to this stadium. Nienbergā tie bija 27,000 cilvēku, kas bija šajā stadionā. But one of the people who came was a 23-year-old man who's not a pastor, he's not in ministry, he just lives in a normal town. Jā, un bija kāds vīrietis, jauns vīrietis, 23 gadus vecs. And he saw us young people and he's like, if these people can do this, because we're rookies, you know, like we don't know what we're doing. Jā, un viņš nebija ne mācītājs, ne kāds garīdznieks, bet viņš redzēja, ja citi cilvēki, jauni cilvēki arī to var He darīt, said, I can do that. tad es arī to He varu went darīt. back to his Un hometown. viņš devās atpakaļ uz savu He mazpilsētu. gathered all the pastors together. Viņš apvienoja, uzaicināja visus šīs mazpilsētas And he said, if mācītājus. they can do this, we can do this in our Viņš city. teica, jā, ja viņi var to paveikt šajā stadionā He lielajā, said, mēs to varam let's paveikt pie gather all sevis. the Christians and let's send them on the streets preaching and do night meetings to invite the lost. Jā, un tad saicināsim visus kristiešus no mūsu mazpilsētas un arī viņus izsūtīsim ielās un veidosim šīs kopīgās The sapnes. pastors would be like, Nu, garīdznieku mācītāji bija ļoti skeptiski, because he's not a pastor, jo this young man. viņš taču, tas jaunais puisis nav nekāds But mācītājs, fire had touched him. bet uguns viņu bija He aizskārusi. hired the stadium, Un viņš tiešām noīrēja stadionu, and God filled it. un Dievs šo stadionu piepildīja ar Crazy, cilvēkiem. God filled it. Pilnīgi traki. This is our what we're seeing in Europe is that people are catching fire and they're going out in the street. They're starting outreaches through their church. They're having multi-denominational conferences. It's happening Jā, right tas, now. to var šobrīd Eiropā ļoti novērot, ka cilvēki saņem šo uguni, viņi kļūst tik ļoti dedzīgi, ka viņi patiešām veido gan šīs kalpošanas, gan kopīgas sanākšanas. Pastāstiet mazliet par sevi. Kāds ir jūsu dienas plāns? Jūs ceļaties augšā, jūs lūdzat, lasiet Dievu Can you tell vārdu, us ziņas, a little cik bit- daudz jūs skatāties televizoru, cik daudz jūs skatāties seriālus. A little bit more about your daily routine. So you wake up, so do you watch some news? Do you read some newspapers? Do you watch TV? What is what you do every day? Every day. Well, I haven't had a haircut in a long time. You can tell that. Viņam Bet tas ilgi nav bijis pie Austrālijā- friziera. Bet Austrālijā tas ir ļoti labi. But in Australia, it's really good. Yeah, it is. It's good. Like John the Baptist. But I get up in the morning. Jā, viņš pamostās no rīta. I travel about 160 to 180 days per year. Viņš gada laikā ļoti lielu daļu gada patiesībā ceļo no 160 līdz 170 dienām. Viņš pavada ceļā. Here's my routine. I get up,
I put my phone to my Bose speaker, Bluetooth speaker. Jā, viņš pamostās un tad savu telefonu, savu mobilo telefonu pieliek klāt pie diviem skaļruņiem. I have a Jewish shawl, prayer shawl. Jā, I viņam put ir this on. ebreju lūkšanu šāli. I minister to the Lord. Un viņš ir kopā ar Dievu. Viņam šis laiks ar Dievu. I start my day with praise every day. Katru dienu viņš sāk ar Dievu slavēšanu. Whether it's 20 minutes or 2 hours, I Vai start tās with ir praise. 20 minūtes, vai tās ir 2 stundas, bet tas ir katras dienas And then I sākums. go meet with people. Un tad viņš dodas un Like you satiekas ar guys. cilvēkiem, kā ar mums šeit. But on the way, I'll meet with people that I've never met, strangers. Bet vienmēr ceļā viņš satiek arī tos cilvēkus, ko viņš nekad iepriekš nav saticis, garām gājējus, svešinieks. Un tur, kā jūs izvēlaties, pie kā apstāties, pie kā nē? How do you choose? So which one to start the conversation with on the street or on the plane or whatever? I don't know. I just prayed that the Holy Spirit would give me like impression, like someone would be highlighted to me all the time, and that seems to be what happens. Viņš lūdz svētā gara vadību, lai kāds no šiem garām gājējiem cilvēkiem, ko viņš satiek uz ielas vai citur, lai viņš būtu kaut kā izceltos viņa acīs, ka jā, pie viņa But I vajag. pray this a lot, Pastor, and for those watching, I pray in the morning sometimes, God, would you bring the right person to me to them? Jā. Let them be touched by Jesus today, you know? Un arī savā rītlūkšanā viņš to vienmēr arī piemin, ka Dievs sūti man kādu cilvēku, ar ko īpaši varētu satikties, un lai šis cilvēks var iepazīt Jēzu. Oh, ļoti interesanti. It's very interesting. Every day. Katru dienu. I made a covenant with God. Es esmu tādu līgumu ar I said, Dievu for the noslēdzu. rest of my life, till I go home to heaven, every day I preach the gospel. Slavu Katru dienu, līdz es došos uz debesu mājām, es sludināšu evaņģēliju. And that's a privilege. Tā ir privileģija, tā ir tāda bērna noruna ar Dievu. Yeah. Oh, es domāju, ka mums cienījamie radioklausītāji un skatītāji visiem būtu vajadzīgs šāda praksle. Yeah, so actually everyone, all the radio listeners, we would all need this kind of mindset. Un es ticu, ka noteikti jums arī ir kādas problēmas. You probably have some problems too. Sure. Jā, protams. Sure. Jo parasti tev liekas tā, ka ir cilvēkam viss notiek un pašiem nav nekādas From a problēmas. side, sometimes you can think, oh, no, it's all happening really good and smooth and no problems at all. Ko jūs sacītu cilvēkiem, kuri iet problēmām cauri un kuri ir kristieši? What would you say to the people who are right now going through problems and are Christians? I would say there's never an answer that Jesus can't solve, never a problem Jesus can't solve. Nekad nav tāds jautājums, ko Jēzus nevarētu atbildēt, nekad nav tāda problēma, ko Jēzus nevarētu atrisināt. You remember Sarah? She had a big problem. She couldn't have a baby. Sāru, kurai nevarēja būt bērni. Abraham, big problem. Ābrahams arī liela But problēma. it says very, very clearly in Romans chapter 4, Bet vēstulē Romiešiem 4. nodaļā ļoti skaidri ir pateikts. Abraham did not consider himself. That's the biggest issue with problems. Don't consider your problem or you. Consider God. Jā, bet neskatīties problēmu situācijā uz sevi, bet vērsties pie Dieva, tikai un vienīgi pie viņa. And I think a lot of the time we're focused on us, the problem, it's right in front of us, but we need to not consider ourselves or our abilities. Just put your heart on God. He can do anything. Ļoti bieži mēs esam koncentrējušies, fokusējušies uz sevi un šī problēma, bet tad, kad mēs visu atdodam Dieva rokās, tikai tad ir atrisinājums. Dieva gars man mudina, lai jūs lūgtu. There is encouragement by Spirit of God that you would pray now. Yeah, of course. Jā, protams. Could I pray that God would give the listeners, all of you listening, or hello, wherever, which camera? Could I pray that God would give you boldness? Jā, tā lūkšana būs, lai visiem jums, kas šobrīd skatāties un klausāties, lai Dievs dod šo drosmi, uzdrīkstēšanos. Jā, Yes, awesome. slavu Okay, Dievu. Father, thank you so much. Slavu. Paldies, tā kungs, tik ļoti. Thank you for the power of the great Holy Spirit. Paldies Jā. par svētā gara spēku. Paldies, kungs. God, we give you glory for what you're doing in Latvia. Slavu tev par to, ko dara Latvijā. And we thank you for the Latvian people. Mēs pateicamies par Latvijas cilvēkiem. Already from meeting them, I can tell they are a genuine people. Te brīnišķīgi īsti patiesi cilvēki. And God, I pray that you would break off the church, off your people, the fear of man. Jā, lai pazūd šīs bailes no cilvēkiem, lai pazūd kāda And nedrošība. Holy Spirit, grant great boldness to people listening and watching. Liela drosme un iedrošinājums visiem cilvēkiem, kas šobrīd skatās. And un Father, no klausās. matter what they are facing right now, Neatkarīgi no tā, ar ko viņš šobrīd saskars, kam iet cauri. whether it be marriage Ja problems tās ir varbūt laulība or a problēmas. son who's walked away from the faith and you're praying God would bring him back.
back. Kāds dēls, kas ir devies prom no savas ticības, un mēs lūdzam, lai viņš atgrieztos pie Thank you, tās. God. We look at the bigness of our Father Mēs skatāmies to, cik liels ir mūsu tēvs. and we pray in Jesus' mighty name Lūdzam Jēzus Kristus varnajā that vārdā. what it is you need breakthrough in, that God would give you that breakthrough, you'd receive it soon. Lai jūs saņemtu to izlaušanos, lai jūs saņemtu to atbildi, to risinājumu savā situācijā. That savā Holy dzīvē Spirit šobrīd, help lai- us to take our eyes off the problem Lai Svētais Gars mums palīdz novērst savu skatienu no and problēmām, to bet put our eyes on our King lai mēs ar Jesus. acīm redzam savu kungu, savu pestītāju. And in the name of the Lord Jesus Christ, Tātad Jēzus Kristus, tā kungu I vārdā. bless you listening Jā, lai Dievs jūs svētī, to live in visus, freedom, ka mēs varam dzīvot to brīvībā, live a bold life for mēs God, dzīvojam drosmīgā and to dzīvē par chase godu the Dievam. dreams that He ordained for you before the foundation of the world. Dzeramies pēc tiem sapņiem, kurus Dievs ir par mums jau un tos mērķus ielicis pirms pasaules And we pray a radīšanas. spark would begin in Un lai Latvia, a šeit fire, būtu zirgsta, lai šeit būtu uguns, šeit būtu liesma šajā tautā. and that Latvia would be saved. Un lai Latvija būtu glābta. Thank you, Father. Paldies, Tev, Tēvs. In Jesus' mighty name. Jēzus Kristus vārdā. Amen. 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 Austrālijā tāpat saka Amerikā, Latvijā. The same, amen, in Australia, in Latvia. And Germany. my Un hometown. Vācijā. Yeah. Cik brīnišķīgi, ka pilnīgi sveši cilvēki, bet Dieva gars vieno. Yeah, it's beautiful. We have met for the first time, but the Spirit of the Lord, He joins us Lai together. Dievs jūs bagātīgi svētī. Yes. So God bless you richly. God Dieva bless you too. gars jūs vada, So the Spirit will lead you piepild ar gudrību. and will No give you augšienes. wisdom Amen. from the heaven. Amen. Un lai ir daudz dvēseles. And many, atpestīts. many souls. saved. Amen. Tāpēc mēs šeit esam. Yeah, we are here for that. Faktiski nav nozīmes dzīvot šeit virs zemes. Otherwise, there is no sense to live in the world. Tikai kaut ko Without- May as well go ražot. home. Jā. Tad tiešām labāk doties mājās. Yeah. Slavu Dievam, lai Dievs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji un skatītāji. Es sarunājos ar Awakening Europe, kas latviešu valodā būtu Eiropas atmošanās, un šīs kustības direktoru Benu Fitzgeraldu. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un noteikti tiksimies, ja tas kungs mums to atļaus, atkal kādā interesantā tikšanās reizē ar Dievu bērniem. Lai Dievs jūs svētī, visu labu!